Darbie kolēģi, prieks, ka mēs varam tā viens otrā ieklausīties. Un šodien mums ir tā iespēja palielīties, ko nu mēs te gudri esam sarakstījuši. Lai Dievs dotu tiem, kam būs tas jāizdara, kaut 30% no tā izdarīt. Pirmais ir par laivu piestāto nostu. Vairāk jau mēs par to bijām domājuši, jo tas uzrunāja. Ideja laba. Ko jūs sakiet? Vajadzēja teikt, urrā! Kur emocijas? Ko jums šodien teica? Emocijas svarīgas. Kas tas tāds būs? Kas tas varētu būt? Mūsu izpratnē, mūsu grupas izpratnē. 4 gudras galvas. Turisma objekts. Ļoti plašā izpratnē. Aktīvais turisms, relaksēšanās, trenēšanās, tur jau runājām par veļas mazgāšanu un kas tik ne. Tās visas idejas tur ir apkopotas zem tā viena teikuma. Nu, kam tu tas viss būs domāts? Visiem. Kam tik nav slinkums? Kam tik gribās kustēties? Un arī tiem, kam vienkārši uz soliņu pasēdēt. Atrašanās vieta dienvids uzsēs, viens krasts pie tilta. Nevar pateikt labais vai kreisais, jo nezinām, no kuras puses jūs nāksiet. Kreisais. Tecēšanas. Šitā, labi, paldies par precizējumu. Galvenās darbības, protams, labiekārtošanai vajadzīgo materiālu sagādāšana. Tas ir pats pamatīgs. Atbildīgā iesaistītās grupas, nu gribās teikt tā, īpašnieku un pašvaldību, bet ņemot vērā manu pieredzi saistībā ar upītēm, ūdenīšiem, krastiņiem, ka tur ir vajadzīga saskaņošana ar dažādiem vides interesantiem. Nedod Dievs, ka tur kādā izliektā vai reta zivs peldēs, tad tur atkal būs kādas problēmas, bet tās visas var atrisināt, jūs to ziniet. Atbildīgie, to jau es laikam pateicu. Tad cik ilgi tas varētu aizņemt, jo ātrāk, jo labāk, un vajadzētu jau tās saspringt un 1 gada laikā to izdarīt. Jo atcerieties, jo mēs ilgāk no idejas līdz realizācijām to lietu velkam, jo viņa paliek bālāka. Termiņš tas varētu būt līdz nākošā gada rudenim 26. gada. Nu, kas tad tur varētu būt? Nu, šī gadījumā mūsu komandi domāju, ka visticamāk tas varētu būt kāds foršs projekts. Projekta finansējums un, protams, pašvaldības līdzfinansējums. Atkarībā no tā, kam tā zeme pieder, uz ko to visu taisās veidot, tad vai nu pašvaldība, vai tas ir uzņēmējs. Tas par to pirmo ideju. Otrā ideja bija skolas sienas gleznojums. Tā gan nebija mūsu grupas ideja, bet mums tīri labi patika. Īsti mēs nevarējām saprast, tas ir domāts ārā vai iekšā. Mēs pieņēmām, ņemot vērā Latvijas mainīgos laika apstākļus, ka tas būtu labāk iekšpusē gleznot. Nu, un kāds tad varētu būt mērķis? Skolas iekšienes interjera uzlabošana. Iekšsienes. Tā. Nu, protams, mērķa grupa skolas klienti, turisti, paši saimnieki ar gal galā var papriecāties. Atrašanās vietas skolas ēka, galvenās darbības būtu gleznotāju, plenēri, izvēlēt kaut kādi konkrēti mākslinieki vai mākslinieku grupas, bet varbūt tikpat labi skolnieki. Nu, tad tur varētu tās darbības būt dažādas. Atbildīgā persona droši vien ēkas īpašnieks. Nu, tas arī būtu ļoti jauki, lai realizētu 6 mēnešu laikā, lai 26. gada 1. septembrī, tā kā skolas vārdu popularizējot to ēkas vārdu. Nu, tā varētu arī tāda atklāšana. Nu, finansējums. Šī gadījumā mēs domājam, ka tas varētu būt pašēkas īpašnieka, mākslinieku, varbūt pašvaldības ieinteresētība, varbūt kādi mecenāti, var sakot, ieinteresētās personas. Tas arī ātrāk tiktu realizēts, ja būtu tāds privāts finansējums. Tad tas noteikti būtu ātrāk un vieglāk izdarāms. Tad 3. turismas dabastakas.
mērķis veicināt turisma attīstību, un kā jau mēs te bijām paši iepriekš plānojuši par to lēno turismu, ka tas varētu būt arī tāds arī sezonas paplašināšanai, varbūt kādas slepošanas takas pat veidot. Nu, iesaistītie visi vecumi, teritorija Ilgšņu pagasts, pie galvenās darbības pirmām kārtām jau bišķīt tā kā paplānot. Pirmām kārtām teritoriju, pa kuru tas varētu iet, otrkārt kādas tur vajadzētu, cik tur vajadzētu zāģēt un pļaut un varbūt rakt un varbūt kādu tiltiņu uztaisīt. Un atbildīgās un iesaistītās personas, gan gribētos teikt, ka tie vajadzētu būt aktīvajiem iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem, caur kurām tās takas varētu iet, kad tiem būtu jāiesaistās. Nu, tur arī nevajadzētu ļoti kavēties, būtu labi, ja to izdarītu kā 3 mēnešu laikā un, teiksim, pavasarī atklāt jau kaut kādu daļu kaut vai iesākt. Un te nu tas finansējums gan varētu būt brīvprātīgais darbs, dāvinājumi. Dāvinājumus es vairāk domāju kā materiālus, ja tur vajadzīgi kaut vai tie paši zāģēšanas izdevumi, kaut kādu materiāli vai kaut kādu tiltiņiem, kādu koku, kādu dēlīšu. Tā, tad bija baznīcas atjaunošana, kultūra vēsturisks objekts. Mūsu skatījumā arī ļoti, ļoti svarīgs objekts Ilgšņu pagastam. Un, nu, protams, mērķis atjaunot kultūras mantojumu, tādu kultūra vēsturisku objektu. Nu, kas varētu būt mērķa grupa? Būtu labi, ja kaut kādā veidā tomēr atdzīvotos tā draudze un apkārtējie iedzīvotāji. Man ir arī tāda pieredze bišķīt plantoties pa pasauli, ka ir tā, kad ir tādas baznīciņas vientuļās vietās, kur vairs neskatās tik ļoti daudz uz to konkrēto konfesiju, uz konkrēto ticību, bet tās tā kā apvienojās, bet tie cilvēki, kam ir vajadzīga saruna ar kādiem augstākiem spēkiem. Tad, nu, tas Ilgšņu pagasta centra atrašanās vieta, galvenās darbības. Nu, pirmām kārtām jau ir vajadzīga apsekošana. Cik tad ļoti sliktā stāvoklī ir šī baznīca, jo viens ir viena tante teica, vai mūsu acis to redzēja, bet otrs ir, ko speciālisti novērtētu, ko varētu darīt, un kā tad būtu vajadzīgi tālākie darbi. Novērtējums un tad tālāk projektēšana. Tas ir galvenās darbības sākumā noteikti. Un tad ir atbildīgās personas, protams, tam, kam tur pieder tā baznīca, draudze, pagasta iedzīvotāji, pašvaldība. Mums grūti izsvērt, ka mēs nezinām konkrēti, bet pirmām kārtām jau droši vien tie garīgie cilvēki. Mūsu skatījumā tas būs garš process, tas nebūs vienas dienas pasākums, tur varētu 5-6 gadi aiziet. Būtu vēlams līdz kaut kādam 31. gadam, kad jau varētu redzēt kaut kādus panākumus. Šeit pie finansējuma jāmeklē fondi, mecenāti, arī tādi cilvēki, kas atbalsta šādas lietas, jo notiek visādi brīnumi. Un šis objekts tiešām ir viņa panākumi, šī objekta panākumi ir balstīti uz Dieva dāvanām un brīnumu un cilvēku teritorijas un vietas un vēstures mīlestību. 5. lēnais turisms, tā maizes skoliņa apakšā un tematiski pasākumu nakšņošana tā tālāk. Mērķis, protams, turisma popularizēšana un arī tāda ilglaicīga, un kā mēs jau te minējam, arī sezonas pagarināšana ar dažādām aktivitātēm. Tas galvenais mērķis ir, lai tā vietā dzīvotos. Tad mērķi grupa, protams, visa vecuma, turisti, ieinteresētās personas, atrašanās Ilgšņu pagasta teritorija, galvenās darbības plānošana, aktivitāšu piedāvājums, atbildīgais vietējie uzņēmēji, kas tur darbojās ar šo te lietu. Tad, cik ilgi tas varētu, tam ir jābūt tādam nepārtrauktai darbībai, jo, ja jau runājam par lēnā turisma ieviešanu, sākot to darīt, paši tās darbības un tie panākumi jau parādīs, kas tālāk jādara. Termiņš arī vienkārši turpināt, kas ir iesākts, turpināt, paplašināt, uzlabot.
Nu, šeit nu gan varētu būt arī dažādi projekti, vides projekti, kādi uz veselību vērsti projekti, uz relaksāciju. Nu, tur tiešām ir vērts paskatīties uz dažādiem projektu finansējuma iespējām. Lauku teritorijas uzņēmumu un to reģistrs. Jāsaka, ka šeit man arī tāda interesanta pieredze te ir informācijas apkopošana. Un, ziniet, savā laikā es biju arī kādreiz izveidojis tādu uzņēmēju iniciatīvas grupu, tur, kur iepriekšējā dzīvē, un pašvaldībai bijām ļoti patīkami līdz tam brīdim, kamēr parādījām, ka mēs kaut ko gribam darīt, bet ka mēs konkrēti parādījām, ka mēs gribam uzzināt, kādi tad ir šie te objekti un kas tur varētu notikt. Tad izrādījās, ka daudz ir pašvaldībai īpašumi, kuri netiek apsaimniekot, un pašvaldība par to neliek ziņas, un mēs kļuvām nepatīkami. Ar to es gribu brīdināt, ka rēķinieties, ka uzņēmējs varbūt teiks, ka viņš tur uzņēmē darbību attīstīt vai paplašināt, ja tur pašvaldība atdod kaut kādu meža stūrīti vai kaut kādu vietiņu, kas viņam būtu labvēlīga, un tas varbūt atkal nebūtu. Ar to jārēķinās. Atrašanās vietēlkšana pagasts un vispār viss Jēkabpils novads varētu aizsniegt, jo īpašumi ir īpašniekiem, uzņēmējiem ir diezgan plašās teritorijās. Galvenās darbības ir informācijas savākšana, apkopošana, cilvēku uzrunāšana, galu galā dažādas tikšanās, lai izrunātu, kas ir kas un atrastu to patiesību. Jo tiklīdz jūs gribēsiet uzzināt kaut ko par uzņēmējiem, par uzņēmēju darbībām, legālām, nelegālām, iespējām paplašināties, saskarsieties arī ar dažādām slēptām informācijām, kuras dažreiz nav nemaz tik patīkamas. Ar to ir jārēķinās. Atbildīgā iesaistītās grupas, nu te varētu būt par turismu, protams, turismu informācijas centrs, jābūt pašiem uzņēmējiem ieinteresētiem, lai šī informācija varētu tikt publiskot. Nu, te vajadzētu arī tā, viena gada laikā tomēr vajadzētu visu savākt informāciju, sakopot un sakārtot, ja mēs vispār gribam kaut ko darīt. 26. gada maijs, tā kā varētu būt tas termiņš uzliktais. Tad pie finansējumiem, šeit jau īstenībā tāda finansējuma vairāk ir atkarīga no tā, turisma informācijas centrs, cik var ieguldīties, teiksim, publiskošanā, tās informācijas savākšanā, varbūt kaut kādiem datiem arī ir vajadzīgs kaut kādas atļaujas vai saskaņošanas. Tad tur ir jādomā. Par tādiem, īstenībā es tā domāju, ka drīzāk tie varētu būt turisma informācijas centri vai uzņēmēju darbības kādas ir, ja ir kādi centri, kur tad viņiem pašiem ir kāds projektiņš par šīs te informācijas apkopošanu. Biedrību un pašvaldību regulāri tikšanās, mērķis, protams, informācijas apmaiņa. Tad mērķa grupa ir biedrības uzņēmēja pašvaldība, atrašanās vieta viss Jēkabpils novads, galvenās darbības regulāras tikšanās. Un kas tad tur būtu jādara? Pirmām kārtām noteikti vajadzētu norunāt par vietu, kur tiekās, vai tās vietas tiek mainītas tuvākie dzīvotājiem vai apspriežamai vietai. Laiks, tēma. Ļoti svarīgi izvēlēties laiku un tēmu. Piemēram, ja grib risināt kaut vai to pašu laivu piestātnes jautājumu, tad tai sanāksmei jābūt tai vietā. Taustāmai, redzamai, izskaidrojamai, izmēramai gandrīz vai atbildīgi iesaistītās personas, biedrības pārstāvji, iedzīvotāju grupas, pašvaldības pārstāvji. Cik ilgi tas aizņemtu? Te vienkārši ir jābūt regulāri un iespējami ilgtermiņā. Nevis tā, sanācām, paspriedām, gudri parunājām, pirms vēlēšanām tas apspriedz būs vieglākas norganizēt, pēc vēlēšanām viņas var apklust, bet to vajadzētu ieturēt tomēr un ieplānot kā tādu regulāru, nepārtrauktu pasākumu. Cik ilgi tas aizņems no rīta, mēs tā kā spriežam, ka tam jābūt regulāri un ilgtermiņā. Tāpat arī termiņš. Konkrēti termiņus jau tad vai to mēnesī reiz tikties, vai pa 2 mēnešiem reiz tikties, vai ceturksnī reiz tikties, to katrā situācijā izvēlētos paši tie dalībnieki. Un finansējums pašvaldībai transporta izdevumi. Uzņēmēji jau var braukt pa brīvu, ko jūs ziniet, vai ne, un kopā sanāk. Telpu īrija ir vajadzīga, ja kaut kāds konkrēta vieta jums ir vajadzīga. Tie varētu būt kaut kādi izdevumi. Varbūt kafijas pauzē, varbūt var taisīt kādu groziņu vakar saietu.
Paldies par uzmanību. Vai ir jautājumi? Kādi būtu jautājumi? Vai jūs paši savos? Ko saka uzņēmēji? Klausās. Bet labs variants vai nu tā palīdzam? Ne jau redzēs. Un Alīna. Tieši tā. Un Alīna, ko saka? Alīnas kafija, Jolanta. Viss kārtībā, lai viss izskanēs. Jūs tik jāskatās tos projektus norealizēt, bet varbūt arī tehniku, jo daudz jākļūt, kamēr kārtībā. Te es īstenībā Jolanta tiešām runāju no savas pieredzes. Es jums pateikšu, ka es esmu stāvējusi klāt pie šūpuļu daudzām idejām, daudziem projektiem. Tur, kur cilvēki ir tādas lietas, ka mēs, kā es parasti saku, izrunājam, uzrakstam, darām un atskaitamies. Ja mēs neejam šo ceļu tā, tūlīt un tagad, pagūstam, aizmirstam, sastrīdamies, kas tik nenotiek? Kamēr nav paspējuši sastrīdēt. Jā, kamēr esam tādā eiforijā, sevišķi, ja mums ir gadījies kaut kāds tāds eņģelīts, kas to tā forši ir piedāvājis vai pasniedz. Man ir bijis tāds gadījums laivu piestādi, arī par laivu piestādiem vajadzēja aizbrauc pie īpašnieku, viņš vispār nesaprot, par ko es runāju. Viņš man saka, tie laivotāji man nav vajadzīgi, es saku, man viņi ir vajadzīgi. A, ko tad viņiem darīs? Saku,